Nebija tik daudz, varbūt tas noslogojums darbs nokritās par kaut kādiem 30% apjoms, ja, bet nopelnīt varēja vieglāk, labāk. Bija lētāk izēja materiāli, darba spēks bija vieglāk pieejams un tam līdzīgi. Tagad ir vienkārši šausmas, kas notiek. Un paldies Dievam, ka tagad varbūt sāk risināt kaut kādus nodokļu jaunos risinājumus un tam līdzīgi, bet ņemot vērā, ka tās izmaksas ir pieaugušas uz visu pilnīgi, kur tik skaties, tur ir tā, ka un otra galā atkal šie te visi tīkli un tam līdzīgi tevi spiež ar cenām. Taisni tagad vairāk uz apgrozījumu vairs tā kā nestrādāju, jo vienkārši strādāšanas pēc, jo uz tām durvīm ir šausmīgi mazs tas uzcenojums, vai ne? Un lai paceltu atkal, teiksim, tikai uz durvīm taisītu otro maiņu, un tam tie ir milzīgi izdevumi klāt nāk, un vai tas vispār atmaksāsies. Es vairāk tādu uzsvaru lieku uz taisni jaunu modeļu kaut kādu radīšanu, kam ir tomēr lielāka tā pievienotā vērtība, un plus, protams, palīdzēt Audi attīstīt šo te nozari, ja, kas ir šie te tumbu korpusi un paneļi, kuriem šobrīd ir, es pat negaidu tik lielu pieprasījumu. Burtiski katru nedēļu nāk pa jaunam kaut kam vajag tur sākt atkal, jo tur milzīgs darbs jāiegulda, kamēr tas aiziet. Tas ir tā kā jauns produkts, ja, kurš ir jāizstrādā, kurš tehnoloģiski, kurš ir cenu ziņā piegādes, izejmateriālu piegādes, viss tāds visu laiku darbībā. Bankās šobrīd arī neesmu sen jau, teiksim, kredītus nekādus prasījis, vai ne? Tad, kad man to vajadzētu, ļoti lielas problēmas nebija. Teiksim, ar to pašām tām līnijām, ko mēs iepirkām, tur jau skaidrs, ka mēs piesaistījām arī bankas, vai ne? Skaidrs, ka viņi prasa kaut kādu garantijas, vai ne, kaut kādas ķīles tikai iedotas. Nedaudz varbūt tās man attiecībā uz bankām pārsteidza tas, teiksim, tad, kad man tos kredītus, teiksim, viņi tur piedāvāja, ka mēs vienojamies, tad viss bija tā kā labi. Tagad tā kā pakāpeniski, viņi tā kā var lielākām prasībām. Lai gan tas kredīta summa ir samazinājusies, tur, teiksim, uz pusi vismaz par šiem 5 vai cik gadiem, vai ne? Un neskatoties uz to, viņi tur nevienu tur kredītu, to ķīlu neatlaiž un tur briesmīgi tur seko līdzi. Uztraukuma un pamata nav, tur tas nodrošinājums ir, tur, teiksim, 10 reizes lielāks un tam līdzi, bet neskatoties uz to, tā baigi tur tā kā tevi kontrolē. Un tas man tā kā drusīgi pārsteidz. Ja tu redzi, ka tev tur, jebkurajā uzņēmēja darbībā, tāpat tas ir normāli, kad ir šitā te ne jau visu laiku ir kalnā un tam līdzīgi. Un banka ir tik jūtīga pret kaut kādu šitādu, ka tev kaut kādā brīdī tur drusiņ kaut kas tur nošūpojas, kaut kur samazinās kādu gadu, kaut kāda peļņa, viss tur šausmas uzreiz. Rīgā es domāju, ka es nevarētu jau sen šīs te durvis ražot. Es vienkārši nevarētu samaksāt algu. Vai arī es nevarētu, man būtu jāstrādā ar zaudējumiem, ja es maksātu tās pieprasītās algas, kas ir, teiksim, Rīgā. Šeit tomēr viņas ir, es domāju, vismaz uz pusi mazākas, ja? Tāpēc es arī varu te izdzīvot. Tā kā priekš ražotnes, es domāju, viennozīmīgi labi, varbūt tās ir kaut kāda loģistika dārgāka, bet tas neatsver to dārdzību, kas arī telpas, ja? Kuras tādas telpas varētu iegādāties Rīgā, 3000 kvadrātmetru.